Bibliotēkas vārds Smiltenē pirmo reizi tika minēts jau 1881. gada 2. jūnijā, kad prāvests Kārlis Kundziņš nodibināja un vadīja Smiltenes, Palsmanes, Aumeisteru, Gaujienas zemkopības biedrību. 1881. gada 18. oktobrī tiek vēlēta valde, un, lai gan sākumā biedrībai telpas bibliotēkai nav, tomēr jau tad tiek ievēlēti 3 bibliotekāri. Tie ir draugi skolotāji no Smiltenes, Aumeisteriem un Gaujienas. Bet kas gan ir biedrība bez savām telpām? Un tā 1892. gada 26. maijā Gustava Ādolfa laukumā tika likts pamata akmens biedrības namam. Gada laikā to uzcēla Cēsu būvuzņēmējs Hoppe. Nams izmaksāja 15,000 rubļu. Uzreiz pēc atklāšanas šeit arī ierīkoja pirmo lauksaimnieku bezmaksas bibliotēku. Tomēr 1881. gads netiek uzskatīts par Smiltenes pilsētas publiskās bibliotēkas dibināšanas gadu. Pēc Latvijas valsts vēstures arhīva izziņas Smiltenes pilsētas bibliotēka dibināta 1923. gadā kā izglītības kooperatīva Kultūras balss Smiltenes nodaļas bibliotēka. 1924. gada 2. jūlijā bibliotēkai piešķirts Kultūras fonda grāmatu krājums. Izglītības kooperatīvs un grāmatu apgādes Kultūras balss darbojās no 1918. līdz 1932. gadam, sākumā Valkā, vēlāk Rīgā ar nodaļām reģionos. Izdeva mācību un izglītības literatūru, daļliteratūru un aktīvi darbojās bibliotēku jomā.